Sveiki! Šis ir savdabīgs turpinājums iepriekšējai nodarbībai, kas bija par uzraudzības komitejām un apakškomitejām. Un, ja jūs esat iesaistījies uzraudzības komitejas vai apakškomitejas darbā, jums, protams, viens no pirmajiem jautājumiem ir, kur vispār meklēt informāciju, lai saorientētos Eiropas fondu tematikā. Un es ceru, ka šis kurs jums noderēs, bet šī nodarbībā mēs esam mēģinājuši saprasēt pēc iespējas daudz informācijas avotus, kas mūsu pieredzē rāda, ka tie varētu būt ļoti labi un izmantojami. Un no sākuma mēs padalīsimies ar jums ar tiem informācijas avotiem, kas ir par lielo bildi, lai vispār saprastu, kur meklēt informāciju, lai vispār saprastu, kā Eiropā plūst naudas. Un par šo jums pastāstīts Anita. Tā kā Eiropas Savienības fondi jau savā nosaukumā pasaka Eiropas Savienība, tad man šķiet, ka bieži vien ir interesanti paskatīties arī tādu kopbildi, vai nu tikai Latvijas situāciju, vai visādu dalību valstu, dažu pieredzi, dažādas pieredzes, kā tas izskatās. Un viens no tādiem interesantiem informācijas avotiem ir mājaslapa Cohesio, kas parāda to, kādi ieguldījumi ir bijuši reģionā. Tur mēs varam atlasīt informāciju par dažādām grupām, kas ir vērtīgi visiem. Protams, tas ir pieejams arī latviski, kā jūs redzat slaidā. Un es esmu atlasījusi Latviju caur filtru, bet jūs redzat, jūs varat arī atlasīt pēc saņēmēja nosaukuma, pēc reģiona un iet dziļāk dažādās detalizētības pakāpēs, skatoties pa fondu līmeņiem, kāda veida ieguldījumi. Un te var redzēt, piemēram, atlasītajā, ja es atlasu Latviju un sarindoju to pēc ieguldījuma apjoma, tad var redzēt, piemēram, satiksmes ministrija, NVA un pārējie, kuram tad cik projekti, kāds kopējais budžets, cik Eiropas Savienības ieguldījumi. Ļoti interesanti vērtīgi paskatīties, kam tad īstenībā, kas tad ir tie īstenotāji atbildīgie. Un tajā sadaļā ir arī, šī ir sadaļa par saņēmējiem, skatoties no tiem, kas ir īstenotāji. Te var atrast informāciju arī par dažādiem projektiem. Domājot, piemēram, par kohēzijas fondiem, ja jūs nezināt, kur jums jāmeklē projekti Labklājības ministrijā, satiksmes ministrijā vai varamā, kur atrast zem kuras mājaslapas vai Latvijā ir kaut kur, jūs vienkārši ieiet Cohesio mājaslapā un tur var daudz ko atrast un arī salīdzināt, piemēram, ar citām valstīm kaimiņiem. Tā tāda ļoti konkrētā praktiskā informācija, kur var ieraudzīt arī, piemēram, cik mēs esam izlietojuši, cik vispār kurai valstī finansējums, cik naudas vēl ir palicis, un atklāt dažādas kopiezīmes, piemēram, skatoties uz Luksemburgu, vienmēr liekas, kāpēc Luksemburgā un Beļģijā tik daudz naudas, kohēzijas, kad mēs sākam domāt un skatīties, mēs saprotam, izrādās viņiem ir daudz Eiropas Savienības institūciju, kas maksā un kaut kādā veidā tā, ka arī to kopbildi var, un te var redzēt, piemēram, tas izlietojums, tā kā nodarbības filmējam 25. gada maijā, tad arī var redzēt uz to brīdi, kā kuram ir veicies ar apjomu. Arī to var salīdzināt un paskatīties. Līdzīgi, piemēram, ar budžetu, tad dalījums pa dalību valstīm mēs jau iepriekšējās nodarbībās rādījām, bet te var tā kā izpētīt, paskatīties, cik un tad iet tālāk detaļās, kam tad ir reģionālajā fondā, kam ir kurā veidā, cik daudz naudas bijis. Bet man mīļākais informācijas avots un noderēs tiem, kas ir vizuāliķi, kam patīk vizuālā veidā informācija, ir, ko mēs iekšējā komandā saucam par vilnīšu lapu. Tā ir atsevišķa sadaļa mājaslapā Cohesion Data Europe.eu. Jūs saiti redzat arī slaidā. Te var iegūt informāciju, tādu kopīgu pārskatu par to, kā ir ieguldīti kohēzijas politikas finansējums dažādā tematiskā dalījumā. Gan apakšgrupas, par ko mēs esam daudz runājuši, un apakškomitejas strādā pēc politiskajiem mērķiem, kas angliski ir PO, saucās te saīsinājumā, jūs redzat Policy Objectives, atlasīt, piemēram, Eiropa tuvāk cilvēkiem, vai ne, sabiedriskām organizācijām ļoti vērtīgi. Un šādā veidā skatīties, kā kurā dalību valstī, caur kuriem fondiem nonāk līdz konkrētām jau lietām. Tātad no kreisās puses ir dalību valstis, līdz labai pusē konkrēti, piemēram, ilgtspējīgs transports vai kaut kāda cita tematiskā aktivitāte, tādu kopbildi, kas tad ir tas ieguldījums. Un te var atlasīt gan pēc fondiem, gan tātad pēc politikas mērķiem, gan pēc specifiskām ieguldījumiem. Kas man ir interesanti vienmēr paskatīties, piemēram, salīdzinājumā ar citām valstīm. Mēs paņemam Latviju, Lietuvu, un mēs te varam izrakt un paskatīties gudrākā Eiropa vai minētā, piemēram, Eiropa tuvāk iedzīvotājiem.
Mēs te varam paskatīties, kur tas priekšpēdējais celiņš, kas ir 3. kolonnas rozā, aiziet tālāk. Un mēs, piemēram, ieraugam, ka tur ir ieguldījumi lauku un ieguldījumi pilsētu teritorijām. Kā mēs ieraugam, Lietuvā ir, Latvijā nav. Piemēram, mēs redzam, Latvijā mums tas vilnītis neaiziet nemaz uz lauka teritorijām. Un tad mēs varam domāt un skatīties, tā tad kur ir dažādas izvēles, un ko tad, piemēram, lietuvieši tur ir ielikuši, vai kādā veidā tādu ko bildi neejot detaļās par konkrētiem projektiem, ļoti labu tādu tematisko kopsavilkumu un interpretācijas, kā mēs varbūt citreiz vienādu finansējumu esam guvuši, jo te, piemēram, ja mēs skatāmies, te es esmu Baltijas valstis atlasījusi, bet šis ir, piemēram, par Savienotā Eiropa, piemēram, par ilgspējīgu transportu, kur mēs ieraugam arī kopējo, un tad mēs varam klikšķināt un redzēt, kas ir plānotais finansējums, kāds apjoms, cik ir iezīmētais, cik jau ir izlietotais, un tā dažādā veidā tematiski skatīties, vai savukārt, piemēram, atlasīt tikai vienu konkrētu tēmu, vietējā ceļu pieejamība, jauni izbūvēti ceļi, un tad skatīties, kuras valstis, kurās programmās, tātad šeit sākam no labās puses, izvēlamies tēmu, kas mūs interesē, augšā atlasam, un skatāmies no kādām dažādām prioritātēm, kurās valstīs kādi ieguldījumi ir. Un kurā brīdī man šis liekas ļoti interesanti ir tas, par ko mēs vienā nodarbībā runājam, kā dažādas valstis interpretē tos uzstādījumus, vai kādā veidā var īstenībā līdz vienam mērķim nonākt caur dažādiem fondiem, caur dažādiem ieguldījumiem. Mums kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir svarīga tēma, mums vajag to rezultātu. Mēs zinām, kas ir, piemēram, mūsu mērķi grupai nepieciešams kādas mūža izglītības mācības. Mēs šeit varam skatīties, ar kādiem fondiem citi to ir darījuši, kādā veidā gājuši un sasnieguši. Tā, ka tad, kad mēs plānojam nākamos periodus vai skatāmies uz pārdali, ļoti interesanti ir skatīties gan no tēmas, gan skatīties no tās dalību valstu ieguldījuma apjoma. Tā kā tie, kas ir vizuāliķi un kam patīk skaisti redzēt informāciju un sekot kopsakarības meklēt, es rekomendēju šo te mājaslapu paspēlēties un domāt, kā dažādos veidos ar dažādiem fondiem mēs varam sasniegt tos konkrētos sniegumu rādītājus. Bet arī latviski ir pieejami dažādi kanāli informācija, par to vairāk Iveta. Anita paskatījās uz ļoti tādu plašu putnu lidojumu uz Eiropas Savienības fondiem, kas ir tādi noderīgi vizuāli resursi, pēc kuriem var saprast, kā tiek tērēta nauda un kāda ir atšķirība, teiksim, starp Latvijas, Lietuvas, citu valstu prioritātēm. Es pievērsīšos jau tiem dokumentiem, kas ir ne tikai izglītojoši, bet bieži vien tehniski īpaši sarežģīti. Līdz ar to noskaņojieties uz to, ka tā lasāmviela, ko es jums ieteikšu, nebūs vasaras bestsellers, bet vienlaikus tas būs kaut kas pietiekami interesants tiem no jums, kuriem ir svarīgi, lai Eiropas Savienības fondi Latvijā tiktu tērēti ar jēgu. Un pirmais dokuments, protams, ir dažāda veida politikas programmas, kas jums interesē attiecībā uz tiem fondiem, kas tajā brīdī jums ir uzmanības fokusā. Es arī nedaudz vēlāk pateikšu, kādas šīs programmas ir dažādas. Šobrīd vienkārši kā piemēru esmu slaidā ielikusi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 21. un 27. gadam. Tas visi šie dokumenti, sevišķi šis, ir atrodams resursā Eiropas Savienības fondi.lv, jeb sfondi.lv, tad jums tālāk ir jāiet uz dokumentiem, un tad jums ir jāatrod programma. Otrs ļoti svarīgais dokuments ir Eiropas Savienības fondu vadības likums. Te viņš principā detalizē visu struktūru, kā mēs Latvijā vismaz kohēzijas politikas fondus, bet ne tikai, kā mēs viņus administrējam, kas ir iesaistītās institūcijas, kas ir uzraudzības komitejas, ar ko viņas nodarbojās. Arī šīs likums ir atrodams dažādos veidos, tā skaitā varbūt vieglākais šobrīd, kamēr mēs 2025. gada maijā vēl neesam totālā mākslīgā intelekta ērā, es ieteiktu caur Google. Varbūt pēc 2-3 gadiem tas nebūs vajadzīgs. Tāpat ļoti svarīgi dokumenti, ja jūs darbojaties uzraudzības komitejā vai apakškomitejā, ir abu šo dokumentu,
abu šo formātu reglamenti, kur ir pateikts tieši kādas ir jūsu tiesības, cik bieži šīs komitejas sanāk, kāda veida lēmumus tās ir tiesīgas pieņemt. Un slaidā es esmu ielikusi pašreiz aktuālo ceļu caur ES fondu mājaslapu uz šiem dokumentiem. Internetā viss diezgan ātri mainās, tāpēc, starplaikā starp šī kursa ierakstīšanu un jūsu noskatīšanos Finanšu ministrija kaut ko šajā mājaslapā pamaina, iespējams, ka tas ceļš vairs nedarbosies, bet vienkārši jums ir jāpatur prātā, ka šāda veida dokumenti ir un noteikti, ka viņi ir atrodami. Nākamais pat ne dokuments, bet dokumentu mape, milzīga dokumentu mape, ir uzraudzības komitejas e-portfelis par kohēzijas fondiem. Kā jūs līdz tiem tiekat? Vismaz šobrīd jūs tiekat, ejot uz Eiropas Savienības fondu.lv mājaslapu, un tad jums ir augšā jāizvēlās sadaļa profesionāļiem, jo tajā brīdī, kad jūs esat nolēmuši iesaistīties fondu uzraudzībā, jūs vairs neesat vienkārši entuziasts, kuram interesē, kas ir uzbūvēts Latvijā, jums varbūt netik ļoti interesē tie dažādie veiksmes stāsti, jums jau interesē tehniski sarežģītāki dokumenti. Tāpēc jūs ejat uz sadaļu profesionāļiem, un no tās jūs tālāk ejat uz dokumentiem, kas attiecās uz uzraudzības komiteju. Un tur jūs redzēsiet darba kārtības, dokumentu projektus, komentāru tabulas no visdažādākām iestādēm un NVO, balsojuma rezultātus un protokolus. Tas būs droši vien gatavojoties jums sēdēm, uzraudzības komitejai vai apakškomitejai. Ja jūs nevarēsiet atrast informāciju savā e-pastā, jūs droši vien šo informāciju meklēsiet tieši tur. Un vēl viena svarīga lieta, kas ir jāpatur prātā, ka tas, ko es jums tikko pastāstīju, attiecās uz kohēzijas politikas fondiem, bet ja jūs darbojaties zemkopības ministrijas uzraudzības komitejās vai iekšlietu ministrijas uzraudzības komitejās, jums līdzīgi resursi būs jāatrod caur šo ministriju mājaslapām. Tagad nedaudz vairāk par Eiropas fondu programmām. Nākamajā slaidā es jums iedošu priekšstatu par citām fondu programmām, bet šobrīd nofokusējamies konkrēti uz kohēzijas politikas programmu. Te jūs redzat, ka pēc būtības šajā dokumentā ir saregulēta stratēģija tam, kā Latvija domā tērēt 21. un 27. gadā un vēl 3+3 gadus pēc tam, kad šis periods būs beidzies. Te es uztaisu atkāpi atsaucoties uz to mūsu pirmo nodarbību, kuras par šo stāstīju vairāk. 4 fondus. Nosaka šīs kopējās politikas mērķus, rīcības virzienus, budžetu un arī atbildīgās iestādes. Un tad tur diezgan detalizēti, 212 lapās, neskaitot pielikumus, ir atrodama ļoti izvērsta informācija par katru iecerēto prioritāti, finanšu plāniem, ieguldījumu priekšnoteikumiem, partnerību, komunikāciju un visu līdzīgo. Kā to atrast? Caur Eiropas Savienības fondu mājaslapu vai vienkārši ieguglējot kohēzijas politikas programma 21-27. Vienā vai otrā veidā jūs to atradīsiet, bet lūdzu ņemiet vērā, ka šo programmu var būt piemeklējušas izmaiņas. Tāpēc jums ir svarīgi atrast tajā brīdī aktuālo versiju, kur tās izmaiņas jau būs iekļautas iekšā. Ir neliela, bet tomēr iespēja, ka jūs skatīsieties vecajā versijā un nesapratīsiet, kas te notiek. Tāpēc paturiet prātā, ka šī programma laika gaitā mainās. Attiecībā uz citiem fondiem ir citas programmas. Ja jums interesē sīkāk, es ieteiktu apturēt šo video un apskatīties šajā slaidā, kas ir šīs citas programmas. Un te es gribētu arī atkal atgādināt to, ko mums jau teica Anita 1. vai 2. nodarbībā. Man šobrīd ir piemirsies, ka attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku darbojās tas izņēmums, ka stratēģiskais plāns tur ir nevis visam periodam no 21. gadam līdz 27. gadam, bet gan no 23. gada līdz 27. gadam.
Un šeit es jums esmu ielikusi arī šobrīd aktuālos īsceļus par to, kā šos dokumentus visdažādākajās programmās tad varētu atrast. Ja jums tas neizdodas, lūdziet mākslīgajam intelektam vai Google, gan jau vienkārši svarīgi, šobrīd jums ir svarīgi zināt, ka šādas programmas principā ir un ka tur ir atrodama vērtīga informācija. Kas vēl ir atrodams tādās tipiskās uzraudzību komiteju vietnēs? Vienalga, vai mēs runājam par Finanšu ministrijas fondiem, vai Iekšlietu ministrijas vai Zemkopības ministrijas fondiem. Tur principā ir atrodams viss, kas jums ir vajadzīgs kā uzraudzības komitejas dalībniekam. Tur būs uzraudzības komiteju sēžu plānotās darba kārtības un arī izsūtītie prezentācijas un citi faili. Līdz ar to, ja jūs kaut ko esat palaidis garām e-pastā, jums principā to pašu informāciju būtu jāspēj atrast arī tiešsaistē. Un to pašu redzēs arī cilvēks, kas nav uzraudzības komitejā. Mēs jau vairāk kārt šajās nodarbībās esam atkārtojuši, ka attiecībā uz šo informāciju tur visam ir jābūt publiski. Tāpatās jūs tur redzēsiet projektu atlases kritēriju projektus un arī grozījumu projektus, protokolus no sanāksmēm, tā skaitā arī rakstiski noorganizētajiem un arī konkrētus lēmumus. Manis jau pieminētos reglamentus par to, kā vispār šīs uzraudzības komitejas un apakškomitejas strādā, sēžu ierakstus video, audio formā, un tad arī visa veida starpziņojumus un arī izvērtējuma ziņojumus, kas arī ir ļoti vērtīga informācija, kur jūs varēsiet noskaidrot, kā parasti neatkarīgi vērtētāji skatās uz to, kas ir bijis panākts varbūt iepriekšējos periodos vai varbūt vidusposmā jums svarīgajā periodā par jau paveiktajām aktivitātēm. Tā, kā atrast šo pamatinformāciju? Atkal es mēģinājusi šeit saorganizēt informāciju tā, kā tas ir aktuāli uz 25. gadu maiju. Svarīgākais īsceļš, kas jums ir jāzina, ja jums interesē šie kohēzijas politikas fondi, jums ir īpaša mājaslapa, uz jums attiecās sadaļa profesionāļiem, un pēc tam jums ir jāiet uz sadaļu uzraudzības komiteja. Tas ir tās augtais uzraudzības komitejas e-portfelis. Tas nav nekas, kas prasa kādu paroli vai īpašu zināšanas un saprast, kur meklēt ieju. Tas ir tieši tik vienkārši, tad, ja jūs zinat šo ceļu. Pēc tam jums ir pieejams meklētājs, un caur šo meklētāju jūs varat izfiltrēt tieši to, kas jums ir vajadzīgs. Jūs varat meklētājā atzīmēt darba kārtības vai dažādus materiālus. Tāpatās jūs varat šajā pašā resursā pieteikt līdzdalību. Tur būs saite uz komitejas sēdes dalībnieku reģistrācijas anketu. Tas ir tad, ja jūs gribat personīgi saņemt pieslēgšanās saiti vai klātienes caurlaidi. Tāpatās, teorētiski tur būtu jābūt publicētiem termiņiem par indikatīvo sēžu grafiku, un parasti tas tā arī ir, ka mēs varam uz priekšdienām zināt aptuveni, kad ir plānotas sēdes. Šīs sēdes gan pēc manas pieredzes spriežot dažkārt tiek pārceltas, lai gan dažādi mēdz būt, vienkārši tāpēc, ka, Eiropas komisijas cilvēki var nebūt klāt, kā man pat ir gadījies attiecībā uz Iekšlietu ministriju. Tas viss ir normāli, bet aptuvenais, tas laika plānojums, lai jūs varētu arī rēķināties un plānot savu laiku, tur būtu jābūt pieejamam. Un kāpēc tas viss tiek darīts? Tāpēc, ka, lai mēs, kā uzraudzības komiteja vai apakškomiteju dalībnieki, būtu pārliecināti, ka līdz mums arī tiek atsūtīta visa svarīgā informācija, lai mēs saulaicīgi varētu iepazīties ar to, kas ir plānots darīt, un, ja tam ir nepieciešamība, sagatavot pamatotus iebildumus un arī ietekmēt lēmumus, nevis tikai noreaģēt uz to, kas jau ir pieņemts un kad jau vilciens ir aizgājis.
Un šeit es ar mākslīgā intelekta palīdzību mēģināju uztaisīt nelielu infografiku. Es teiktu, ka mākslīgais intelekts tika tīri labi galā par pašu svarīgāko procesu tam, kā orientēties tajā Eiropas Savienības fonda mājaslapā. Jūs atkal redzat to ceļu, kā jūs tiekat līdz e-portfelim, pēc tam jums ir jāmeklē konkrētā sēdes darba kārtības, tur protokols un lēmums. Un ja jūs esat apmaldījies vai tā mājaslapa nestrādā, kas arī tā var notikt, un tā arī notiek, jums vienmēr ir pieejams tā kā kontaktpersona, tas koordinātors no ministrijas puses par attiecīgo uzraudzības komiteju, jautājiet viņam vai viņai, sūtiet e-pastu vai arī zvaniet. Un principā visam, vai vismaz gandrīz visam ir jābūt publiski, galvenais ir to atrast un arī izmantot. Kāpēc es saku gandrīz publiski? Mana pieredze ar iekšlietu ministrijas fondiem liecina, ka tomēr darbības, tās lielās programmas īstenošanas plāni ir kaut kas tāds, ar ko ministrija nedalās bez tādas īpaša iemesla. Viņiem noteikts ierobežots pieejamības informācijas status. Domāju vēl kaut kādu brīdi paskatīties, vai tas tiešām ir pamatots, iespējams, ka ir, bet principā mūsu kā uzraudzības komitejas locekļu pienākums ir mēģināt pasakot līdzi, vai tomēr ir arī vēl kaut kāds informācijas apjoms, ar ko būtu labi vienkārši padalīties publiski, nevis turēt to iekšējai lietošanai konkrētajai ministrijai. Tas ir būtiskākais par šādām lietām, bet kā konkrētāk meklēt tās darba kārtības materiālus, protokols un citas lietas, pastāstīs Regita no savas pieredzes pamatā visdažādākajās kohēzijas politikas apakškomitejās. Man šķiet, ka Regita ir viens no tiem NVO rekordistiem, kas mēģina piedalīties gandrīz vai visās tajās. Līdz ar to tā pieredze ir pamatīga. Paldies, tev, Ivet. Jā, patiešām, ja jums ir interese sekot līdzi par kādām investīcijām, tad tiek lemts apakškomitejās, un atgādināšu, ka apakškomitejās tiek skatīti tieši kritēriji, un tie tiek apstiprināti, bet bieži vien arī tur var ieraudzīt jau plānotos arī ministru kabineta noteikumus. Pirmkārt, ES Fonda LV zem sadaļas profesionāļiem, vēlāk uzraudzība, arī var redzēt sadalījumā pa apakškomitejām, jeb šo konkrētajām prioritātēm, arī plānotās sēdes, un tur arī darba kārtībā var uzzināt, par kurām investīcijām tad tiks skatīts šajās apakškomitejās, jeb šo gan specifiskais atbalsta mērķis, jeb SAM, pasākuma numurs, nosaukums, un arī izskatāmie materiāli. Un tie izskatāmie materiāli parasti ir tāds vesels kopums ar ļoti dažādiem materiāliem. Pirmkārt, kopsavilkumā jūs ieraudzīsiet tādas pamatlietas, piemēram, vai tā ir ierobežota vai atklāta atlase. Ja tas ir ierobežots atlases projekts, tad kas ir plānotais finansējuma saņēmējs, kāds ir atlasē pieejamais finansējums, kāda ir komercdarbības atbalsta ierobežojumi un bieži vien arī plānotās aktivitātes un sasniedzamie mērķi. Tāpat arī atsevišķi ir izdalīts dokuments, kas ir piedāvātie atlases kritēriji, un tas nozīmē to, tādā detalizācijā, kam ir jābūt iekļautam šajā projekta iesniegumā, un tāpat arī atsevišķi dokuments parasti ir arī kritēriju metodika, kurā tad ir aprakstīts arī padziļināti to, kā kritēriji tiks vērtēti. Jeb pēc kādiem, kurā mirklī tad šie kritēriji skaitīsies, ka ir izpildīti, un tad kā šis projekts tiks arī izvērtēts. Un kā es minēju, tad dažkārt arī tiek pievienoti plānotie ministru kabineta noteikumi saistībā ar konkrēto investīciju. Vēlāk, kas ir interesanti arī, ka jūs varat noteikti skatīties arī šos vēsturiskos datus, un katrai arī no šīm sēdēm vēlāk arī ir publiski pieejams protokols, ja jūs arī varat izskatīt, kas tad piedalījās konkrētajā sēdē, par ko vienojās, arī kādi ir nākamie soļi, un kas ir ļoti būtiski, tad šis ir arī mirklis, kur bieži vien svarīgi ir arī uzsvērt to, ka jūs gribat konkrētu lietu arī, lai atbildīgā institūcija ieliek arī protokolā, lai tas ir publiski pieejams un lai var redzēt, ka ir bijuši iebildumi, jo visbiežāk šie protokoli
protokola izskatās tā, ka tika izskatīts jautājums, vienojās par kritērijiem, ejam tālāk, pat tad, kad ir bijušas dažkārt pat pietiekami detalizētas diskusijas, tas neparādās protokolā, bet kas arī būtiski, ka šiem protokoliem vēlāk tie arī tiek izsūtīti apstiprināšanai, un arī tad ir tas mirklis, kur vēl var kaut ko izmainīt, ietekmēt un arī lūgt protokolā fiksēt, lai ilgtermiņā jūs arī varat teikt un izsekot līdzi šiem lēmumiem, ka rekur jau šajā mirklī tika vērsta uzmanība uz konkrētām niansēm. Vēlāk katrai investīcijai tātad top ministru kabinetā noteikumi, un šajos ministru kabineta noteikumos tad jau var ieraudzīt arī šīs klasiskās lietas, kam sekot līdzi, gan SAM, gan pasākuma numurs, pēc kura visērtāk pēc tam ir sekot līdzi šai investīcijai, bet tāpat arī gan šos projekta īstenošanas nosacījumus, uzraudzības rādītājus un arī atlases veidu. Un, protams, šie ministru kabineta noteikumi, kā jau visi arī pārējie, ir atrodami tiesību aktu portālā, jeb TAP portālā, kur ir arī svarīgākais arī par šiem visiem noteikumiem, un arī šiem noteikumiem ir tāds saskaņošanas process, kur arī ir iespēja iesaistīties publiskajā apspriešanā. Te gan jāsaka tā, ka šis jau ir pietiekami tāls posms šajā izstrādē, un ļoti daudzas lietas, ir īpaši, ja jau apakškomitejā, piemēram, kādi kritēriji ir apstiprināti, tad bieži vien šajā posmā to īsti vairs nevar ietekmēt, bet tajā pašā laikā to vēl ar vien ir vērst uzmanību un iesaistīties, jo atkal šī ir tā iespēja gan izteikties, gan arī fiksēt dažādus iebildumus, un, protams, ka tas, ko viennozīmīgi arī personīgi varu ieteikt, arī pieteikties tematiskajiem jaunumiem, jo tas ir ļoti vērtīgs resurss, kur piesakoties jaunumiem, konkrētām interesējošajām jomām un tēmām, jums katru rītu lieliskā apkopojumā atnāk arī aktuālie tiesību aktu projekti, tajā skaitā, kas ir saistīti arī ar Eiropas fondu investīcijām. Jebšu svarīgi arī ir ne tikai sekot līdzi tad, kad šie ministru kabineta noteikumi ir izstrādāti, bet arī sekot līdzi, kā tad ir veiktas izmaiņas, jo pietiekami bieži gan mainās sasniedzamie rādītāji, gan tiek izmainīts finansējuma apjoms, gan arī daudzas citas it kā nianses, bet tajā pašā laikā uzraudzībā tas ir ārkārtīgi būtiski sekot šādām lietām līdzi. Līdz ar to šajos jaunumos arī tas var parādīties. Un, kā jau iepriekš arī minēju, ja interesē konkrēta investīcija, tad ļoti ērti arī TAP portālā ir meklētājā atrast konkrētos ministru kabineta noteikumus pēc pasākuma numura, un arī tad nav jāraksta viss tas garais, bieži vien rindkopu aizņemošais investīcijas nosaukums, bet tiešām pēc tā pasākuma numura ļoti ērti var noorientēties visos avotos. Un līdz ar to, jā, tad tas ir tas, kā tam sekot līdzi, un arī TAP portāls kā būtisks resurss, kurā gan ieskatīties, gan arī iesaistīties, izteikt viedokli un arī sekot līdzi investīciju attīstībai. Projektu atlases jūs redzēsiet esfondi.lv un arī cfla.gov.lv sadaļās, kur ir gan izsludinātās atlases, gan arī par atlasēm, kas ir jau noslēgušās, var arī sekot līdzi, kādi projekti ir bijuši iesniegti, cik tālu tie ir tikuši, un arī šajā esfondi.lv mājaslapā var arī atrast laika grafiku, kad tad ir plānots izsludināt konkrētās atlases, cik tālu tātad ir šis progress ar atlašu izsludināšanu un arī vēl citas noderīgas lietas. Bet kam tad pievērst uzmanību? Protams, šis te būtiskais aspekts par atlases veidu, vai tas ir ierobežots atlases vai atklātas, un te arī ir tāds saīsinājums IPIA un APIA, jeb ierobežots piekļuves atlases investīcija un atklātas piekļuves investīcijas atlase, jā, ļoti sarežģīti. Un pēc tā arī ļoti daudzas lietas pēc tam var
tā teikt, labāk apzināties, saprast un arī izsekot līdzi. Bet, protams, arī apakškomitejās viena lieta, ko mēs ļoti bieži arī apspriežam, tad kā tad tieši tiek izvēlēts konkrētais saņēmējs, ja tā ir ierobežota atlase. Bet savukārt tieši, ja tā ir atklāta atlase, tad tur ir vēl būtiskāk pievērst uzmanību šiem kritērijiem, jo, protams, tie tad tiks izvērtēti tad, kad arī tiek iesniegti projekti. Nu, lūk, bet tad, kad arī šie projekti jau tiek īstenoti, tad, kā iepriekš arī tika minēts, arī tiek veidoti arī izvērtējumi. Un šos izvērtējumus arī vienu vietu var atrast vairākās vietās, un šie izvērtējumi ir obligāti veicami katram specifiskiem atbalsta mērķim, jeb pa šiem te lielajiem blokiem, jeb samiem. Un man pašai visērtāk tos meklēt ir ES Fonda LV sadaļā profesionāļiem, kur ir izvērtēšana, un tur arī izvērtēšanā var redzēt gan pēc konkrētā šī te prioritātes numerācijas, gan arī daudz kā cita. Un kas ir ļoti būtiski, ka arī jau tagad var atvērt šos dokumentus un apskatīties, jo jau šobrīd ir pieejams arī izvērtējumu plāns, kur ir arī fiksēti indikatīvie jautājumi un datu avoti. Jeb jau tagad mēs varam redzēt, kā vadošā institūcija ir plānojusi izvērtēt konkrētās investīcijas, kas būs tie jautājumi, kas tiks doti arī izvērtētājiem, un kas būs arī tie datu avoti, kuros tad sekos līdzi, vai ir sasniegts plānotais. Jeb šī arī ir lieta, kur var aktīvi iesaistīties un skatīties, vai tiešām šie izvērtējuma jautājumi mums palīdzēs saprast, vai konkrētā investīcija ir bijusi rezultatīva, un mēs varam teikt, ka mēs esam sasnieguši tos mērķus, ko mēs ar konkrēto investīciju esam plānojuši. Otrs ekrāna šāviņš, kas arī uz ekrāna, ir pētījumu un publikāciju datubāze, kur arī ir atrodami gan izvērtējuma ziņojumi, gan arī, kad tādi ir plānoti. Šeit ir vairāk tādā ministriju līmenī, bet arī visbiežāk arī šeit tie izvērtējumi gan ir pieejami, gan arī lejupielādējami dažādos formātos, dažādos griezumos. Un kas ir svarīgi arī par šiem izvērtējumiem, ka katra izvērtējuma rezultātā arī tiek izvirzīti ieteikumi, un tad tie ieteikumi arī tiek apkopoti vienoti, un arī tiek sekots līdzi šo ieteikumu arī ieviešanai. Un parasti tie ieteikumi ir pietiekami detalizēti konkrētām institūcijām ar konkrētiem arī, tā teikt, sasniedzamajiem arī uzlabojumiem un arī laika periodu, kad tad tam būtu jābūt izpildītam. Un, protams, tas galvenais mērķis ir arī paskatīties, tad, kā tās investīcijas ir izskatījušās dzīvē. Un šajos izvērtējumos arī tad, kad viņus veic, ļoti bieži arī izvērtētāji sazinās ar iesaistītajām organizācijām, ar ne tikai šīs investīcijas saņēmējiem, bet arī ar citām iesaistītajām pusēm. Līdz ar to arī šis ir viens no mirkļiem, kur arī ir iespēja izteikties gan par investīciju jēgpilnību, gan par sasniegtajiem rezultātiem un par to, ko nākotnē varētu uzlabot. Jo tas, ko mēs redzam, ka Latvijā ļoti bieži mēs tā teikt, kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem un bieži vien mazliet noignorējam tos uzlabojumus, uzskatot, ka viss jau tiek labi darīts un rezultāti ir, bet bieži vien tas ir tieši tādā pieejas maiņā, jo tas, ko es pati esmu secinājusi, esot fonda uzraudzībā, ir, ka bieži vien tā investīcija skan labi, tas plānotais rezultāts arī skan labi, bet tad, kad tu uzzini, kas konkrēti tiks darīts, īsti nevar saprast, kā mēs ar plānotajām aktivitātēm varam sasniegt to noteikto mērķi. Un tajā mirklī rodas diezgan daudz jautājumu, kurus noteikti ir vērts uzdot pēc iespējas ātrāk, bet, protams, ja tā investīcija jau
ir notikusi, tad tieši izvērtējums ir tas, kur var minēt gan par šo nepieciešamo pieejas maiņu, par to, ka varētu varbūt arī pamainīt to ceļu, kā tad mēs nonākam līdz tiem rezultātiem, un arī likt ieraudzīt arī tās citas opcijas un cita veida investīcijas, kas arī ir nepieciešamas. Vēl viens resurss, ko noteikti iesaku arī skatīt un kam arī pievērst uzmanību, ir arī Finanšu ministrijas ziņojuma ministru kabinetam. Ja jūs arī esat apakškomitejās, tad tie arī nonāk jūsu ēpastos, bet ja nē, tad tie ir arī pieejami ES fondi LV sadaļā profesionāļiem, ieviešana, ziņojumi un tad arī ziņojuma ministru kabinetam. Un tā ir ļoti interesanta lasāmviela, ļoti detalizēta, ļoti daudzveidīga informācija tur parādās, bet labā ziņa ir tā, ka viņiem parasti ir diezgan simpātiski grafiki, ko ļoti labi var arī izskatīt, un kā piemēram pēdējais ziņojums, kur ir apkopojums par dažādu fondu izpildi un arī par prognozi. Piemēram, šeit arī ir prognoze, cik tad varētu tikt investēts 2025. gadā un arī citos gados, un arī kā šis finansējums sadalās pa dažādiem fondiem. Un arī tāpat būtiskais ir arī tā teikt tas temps vai izpilde, un tas arī ir dažādos grafikos redzams gan par apstiprinātajām investīcijām un MK noteikumiem, projektu atlasēm, cik tad daudz jau ir izsludināts un kas vēl ir gaidāms, cik daudz vēl gaida šis te apakškomiteju process, bet tāpat arī tā ir informācija par noslēgtajiem līgumiem, cik finansējums jau ir tā teikt nodefinēts un arī līgumi ir noslēgti, un arī par maksājumiem. Šeit arī, man liekas, tajā grafikā ļoti labi var redzēt, ka no vienas puses, ja mēs runājam par ministra kabineta noteikumiem, it kā laba izpilde 79%, bet no maksājumu viedokļa ir veikti tikai 8% no visiem maksājumiem, kas ir, var redzēt, ka tas tā kā process ir patiesībā daudz garāks. Un savukārt tie maksājumi jau arī nosaka, teiksim tā, cik tad ir tas finansējums investēts reālajā dzīvē, un tas viss process vēl notiek, un, protams, ka arī tajā visos šajos dažādajos posmos vēl ir iespējamas arī izmaiņas. Otra lieta, ko arī, protams, var redzēt, ir arī tieši sadalījums pa ministrijām. Gan arī, tā teikt, kā kura ministrija tā teikt, jau ir investējusi, cik ir plānots, cik no tā jau ir investēts un izpildīts, un arī kāds ir 2025. gada plāns. Arī var redzēt, ka pa tām ministrijām nav nemaz tik tā teikt, vienlīdzīgs tas sadalījums investīcijās, un, protams, te vēl varētu padziļināti skatīt gan pa konkrētiem fondiem vai prioritātēm, bet tajā pašā laikā arī tas, kā ministrijas ar dažādām investīcijām strādā, ārkārtīgi atšķiras gan tādā operatīvā līmenī, gan arī tādā stratēģiskā un plānošanas līmenī. Līdz ar to šīs ir tās lietas, kuras noteikti aicinu jūs ieskatīties un arī, tā teikt, rakt un pētīt un skatīties, jo visi no šiem jautājumiem, protams, arī ietekmē to, kā šīs investīcijas nonāk līdz cilvēkiem, līdz reāliem darbiem un arī līdz tai ietekmē, ko mēs gribam tur redzēt. Kas ir būtiski? Būtiski, ka daudzas lietas var arī izmainīties. Piemēram, arī šajā plānošanas periodā tāda jauna lieta ir bijis arī vidusposma novērtējums, un tas ir tā saucamais elastības finansējums, kas var arī nozīmēt bieži vien to, ka tiek pārskatīta konkrētā investīcija un arī kur tā tiek investēta un kādā veidā arī vai tā atbilst arī šī brīža vajadzībām. Un tas, kas notiek šajā elastības finansējumā un vidusposma novērtējumā, ir arī iespējami
iespējamība konkrētās investīcijās arī šo te finansējumu kaut kur citur pārdalīt. Līdz ar to arī tad, kad jūs lasat ministru kabineta noteikumus, šajā plānošanas periodā tur arī ir minēts tātad, kāds ir kopējais finansējums un no tā elastības finansējums arī konkrēts cipars. Un tas nozīmē, ka tad, kad ir šis vidusposma novērtējums, pastāv arī iespējamība, ka šai investīcijai nebūs pieejams viss finansējums, bet tikai šī daļa un elastības finansējums tiks pārdalīts kaut kur citur. Bet ne tikai šī daļa var tikt pārdalīta, var notikt arī daudzi citi lēmumi, var notikt prioritāšu maiņa, un, protams, tieši tādēļ ir jābūt modriem un tā teikt jāseko līdzi tam, kā notikumi attīstās, jo arī šobrīd, 2025. Gada maijā, ir pietiekami tādas padziļinātas sarunas par to, ka varētu tikt arī mainīta regula. Līdz ar to arī visi spēles noteikumi, par ko mēs runājam tādā nacionālā līmenī. Un te arī uz slaida ir tas, ko es arī minu par šīm gan prioritāšu maiņu, gan arī jaunām lietām, jaunām vajadzībām, kurām tad šobrīd ir šis piedāvājums konkrēti arī stiprināt drošību un noturību. Un kā redzams arī, ka tas nenotika vienā dienā, tur bija tāds garāks process, un tas process vēl ar vienu nav noslēdzies. Līdz ar to, tad, kad jūs šo skatāties, iespējams, tas ir noticis pilnīgi atšķirīgi. Un man pašai ir bijis tā, ka vienā dienā man ir 2 tikšanās ar finanšu ministriju, un es pamanu, ka 2 slaidos ir 6 miljonu atšķirība. Kas slaids ir tas pats, bet tas, ko es dzirdēju 2, ļoti atšķiras no tā, ko es dzirdu 4, un tur ir 6 miljonu atšķirība. Un tad ir jautājums, kurā mirklī tas ir noticis, bet kaut kurā mirklī kādi lēmumi ir bijuši, kurus iespējams mēs pat nevaram ietekmēt, bet tieši tāpēc ne viss ir iecirsts akmenī, tas viss ir process, tas viss ir vairākos posmos, vairākos ciklos, un tas, ko jūs izlasat vienreiz, neobligāti nozīmē, ka pēc kāda laika perioda tas vēl ar vienu ir aktuāli. Līdz ar to ir svarīgi sekot līdzi gan šīm izmaiņām, gan arī dažādiem citiem notikumiem, pārdalēm, un arī katrā no tiem, protams, ir arī iesaistes veidi, un tādēļ ir arī jāiesaistās, lai noturētu šo te fokusu uz konkrētām investīcijām un uz to, lai šīs prioritātes arī paliktu aktuālas. Lūk, bet kā šim visam tad izsakot līdzi, ir lieliski, ka mums arī ir radušies piemēri, kas arī palīdz apkopot aktuālo vienu vietu, lai arī jums, aktīvistiem, būtu vieglāk sekot līdzi. Līdz ar to Āris mazliet arī ieskicēs par APIA vēstkopām, kurām arī, ja esat parakstījuši memorandu, tad noteikti arī jau esat kādu saņēmuši. Jā, APIA vēstkops ir pieminēts kā labā prakse, un pavisam īsi par to, kas tā ir un kāpēc viņas arī ir radušās. Es domāju, ka sekojot līdzi šim apmācību kursam, jūs cerams esat arī kļuvuši daļai par profesionāļiem. Un vēl te šajā Eiropas Savienības fondu mājaslapā esfondu.lv ir tā sadaļa profesionāļiem. Un ja tik tiešām jūs to darat ikdienā, tad ir viegli sekot un arī saprast, kur ko atrast, kur ir kādi rezultāti, kur ir darba kārtības un kā tam visam sekot. Ja jūs esat pieteikušies dažādām uzraudzības komitejām, apakškomitejām, tad jums atnāk arī ēpasti. Bet ja jūs neesat tam pieteikušies, un ja jūs esat kā parasta organizācija, tad manas pārstāvētās biedrības ideja bija izveidot tādu vēstkopu, kas nevis apkopo kā schematiski vai arī secīgi, kas tad ir jaunumi, kādi notikumi notikuši, bet tik tiešām aktīvistiem un nevalstiskajām organizācijām, kas pat ikdienā neseko līdzi struktūra fondiem, lai vienreiz mēnesī varētu atvērt vaļā šo vēstkopu un saprast, par ko tad šobrīd ir runa un kur jūs kā nevalstiskā organizācija nevis post faktum varat piedalīties un noskaidrot, bet kur jūs tiekat aicināti, kādās apakškomitejās par ko ir runāts. Tajā brīdī, kad jūs kā
profesionāļi saņemat informāciju, jūs saņemat informāciju tādā un tādā apakškomitejā, tādā un tādā politiskajā mērķī tiks izskatīts tāds un tāds sams, tādā un tādā pasākumā. Šīs vēstkopes mērķis un arī forma ir mēģinājums ieskatīties tajos dokumentos un paskatīties, par ko tiks tiešām lemts un par kādām konkrētām lietām mēs runājam, tādām, ko cilvēki var saprast, vai doktorātu uzlabošanu reģionos, vai kaut kādu transporta mezglu sakārtošanu, vai kaut kādu atbalstu sociāliem jautājumiem un tā tālāk. Un tad šis ir tas veids, ko mēs darām. Tas, protams, ka no mūsu organizācijas puses, kas veido šo vēstkopu, prasa tik tiešām atvērt visus šos dokumentus, iedziļināties un jums, kā uz paplātes, pasniegt to svarīgāko informāciju, kas šobrīd ir aktuāla un kas patiesībā ir tā informācija, ko jūs varat izmantot savas organizācijas darbības nodrošināšanā, lai nepalaistu svarīgākās lietas garām. Kur meklēt API ziņas? API ziņas var meklēt, ja jūs sekojat API Facebook kontam, bet vislabāk tomēr ir, protams, būt parakstījušiem memoranda NVO un ministra kabineta memorandu, tad jums šīs API ziņas ienāks iespējams arī turpmāk reiz mēnesī jūsu paskastītē. Un tad jūs tās svarīgākās lietas nepalaidīsiet garām. Paldies Ārim. Dienu API vēstkopes ir viena no tādām lietām, ko mēs mūsu Eiropas Savienības fondu uzraugu projektā, par ko mēs esam ļoti lepni, kā Āris un viņa kolēģi uzņēmās kaut ko tādu sagatavot. Tas nav nekas pašsaprotams, kā sabiedriskās organizācijas pašas mēģina informēt citus savus kolēģus par to, kas notiek Eiropas Savienības fondu uzraudzības jautājumos. Nezinu, citās valstīs citu līdzīgu praksi. Tā kā iespējams, ka šī ir viena no tādām lietām, par kurām tiešām vajadzēs lepoties arī ilgi pēc tam, kad mēs rādāsim Eiropas Savienības fondiem vēl tālākā nākotnē. Bet tagad es gribētu mēģināt kopsavilkt šo nodarbību par informatīviem resursiem, kas var būt īpaši noderīgi uzraudzības komitejas pārstāvjiem un arī cilvēkiem, kuri darbojās apakškomitejās. Tātad, kur meklēt pamatinformāciju par Eiropas Savienības fondiem un kas ir šī pamatinformācija? Atcerieties, ka numur 1, tā jūsu konkrētā fonda, tāda kā bībele, ja tā varētu teikt, ir attiecīgā politikas programma par kohēzijas politiku, kur atsevišķa programma par citiem fondiem ir savas programmas. Tādos lielos vilcienos pašas svarīgākās lietas tādā augstā abstrakcijas gan pakāpē, gan tur būs ierakstītas. Bet ar to, protams, ka nepietiek. Svarīgs resurs, varbūt pats svarīgākais resurs ir jūsu kā uzraudzības komitejas locekļa e-portfelis, kas ir pieejams, es to nebeidzu atkārtot, arī visiem citiem cilvēkiem. Esam mēs tajās uzraudzības komitejās vai nē, mums tikai ir jāzina, kā atrast ceļu caur internetu pie šiem ļoti noderīgiem resursiem, kur ir uzraudzības komiteju darba kārtības, izskatāmie materiāli, dažāda veida saskaņošanas dokumenti, un plus vēl var tur pieteikties sēdēm un redzēt iepriekšējo sēžu ierakstus. Vēl viens ļoti svarīgs resurs, ko pieminēja un diezgan detalizēti analizēja Regita, ir tiesību aktu portāls. Jo atceraties, mēs jau iepriekšējās nodarbībās runājām, ka paralēli tam procesam, kas tur notiek uzraudzības komitejās, notiek arī šo pašu līdzīgu dokumentu, kas tiek noformēti kā ministru kabineta noteikumi, saskaņošana valsts pārvaldē ierastajā kārtībā caur tiesību aktu portālu. Un ir iespējams, ka arī šajā procesā kāda ministrija vai organizācija ir izteikusi iebildumus, un jūs par to neuzzināsiet, ja jūs neaiziesiet uz tiesību aktu portālu. Pēc tā, kā Regita rekomendēja, visticamāk pēc
tiem numerācijas, tā koda attiecīgajam samam, atradīsiet, kur tas sams tur ir ielikts, teiksim, tie ministru kabineta noteikumi, kas šo speciālo mērķi regulē, un tad paskatīsieties, kādus iebildumus vai priekšlikumus attiecībā uz šiem noteikumiem ir izvirzījuši visdažādākās organizācijas un ministrijas. Šajā procesā arī daudz kas var mainīties, un galu galā šajā procesā gala vārdu pateiks ministru kabinets. Līdz ar to, ja jūs par kaut ko neesat apmierināti, tad šis ir tas brīdis, kad jūs varat vēl pieteikt savas pretenzijas un apskatīties, kādas pretenzijas ir pieteikuši citi. Šajā brīdī vēl ļoti daudz kas var mainīties, un tāpēc jums ir jāsako līdz tiesību aktu portāla informācijai. Es arī daru līdzīgi kā Regita, es arī esmu parakstījusies uz atslēgas vārdiem, kas man ļauj manā e-pastā saņemt diezgan izsmeļošu informāciju par tiem projektiem, tiesību aktu projektiem un ministru kabineta noteikumu projektiem, kas interesē tieši mani. Un saprast tieši, kurā saskaņošanas stadijā šie dokumenti šobrīd ir. Tā, nākamā ļoti svarīgā pamatinformācija, kas arī atkārtojot vienkārši ir jāatcerās, ka tas ir publiski pieejama informācija, ir šī informācija, par ko Regita stāstīja par atlasēm un līgumiem, un tur jūs CFLA mājaslapā vai Eiropas Savienības fondu mājaslapā varēsiet noskaidrot, kur ir publicētas projektu atlases. Pēc tam arī atcerieties, mēs jau runājām, ja es pareizi atceros, 5. vai 6. nodarbībā par to, kā sekot līdzi arī pavisam konkrētiem projektiem, kā uzzināt viņu mēķus, kā uzzināt viņu izpildītājus caur atvērto datu portālu un citiem resursiem. Arī tas ir iespējams tad, ja jums ir interese par kaut ko jau ļoti konkrētu. Un visbeidzot, ļoti svarīgi ir paskatīties, kas ir tie izvērtējuma ziņojumi, gan par konkrētajiem samiem un programmām, gan arī, kas ir tās atskaites, ko Finanšu ministrija sūta ministru kabinetam, lai saprastu, vai Latvijai vispār nedraud naudas zaudēšana, jo aptuveni reizi pusgadā Finanšu ministrija šāda veida pārskatus priekš ministru kabineta sagatavo. Tā sagatavo vēl regulārākus pārskatus par konkrētākiem jautājumiem, un bieži vien tieši no šādiem pārskatiem mēs uzzinām ne tikai, kā Latvijai iet attiecībā uz riskiem pazaudēt Eiropas fondu investīciju naudu, bet arī kaut kādas jaunas lietas, par kurām mēs varbūt nebijām pietiekami daudz saulēcīgi informēti, jo tur tiek aprakstīts, kas ir tie politiskie lēmumi un jaunie uzstādījumi, kas tālāk būs saistoši ministrijām, un tad mums var atrasties atbilde uz mistēriju, kas bija Regitas piemērā par 2 stundu laikā parādījušiemies vai pazudušajiem 6 miljoniem. Dažkārt to izskaidro politikas process, un ja mums nav pieejams attiecīgo ministru kabinetā komiteju lēmumu ļoti sīks atšifrējums, un parasti tie protokoli tur ir diezgan tādi vispārīgi, iespējams, ka mēs šo izmaiņu pamatojumu izlasīsim Finanšu ministrijas ziņojumā ministru kabinetam, vai arī dažkārt es arī ieteiktu aiziet un paskatīties, ko Finanšu ministrijas ziņo Saeimas Eiropas lietu komisijai. Arī tur bieži vien ir pievienotas ļoti vērtīgas prezentācijas, kur bieži vien pat pēc pēdējā noslēdzošā slaida, un mēs esam ļoti pateicīgi Finanšu ministrijai, ka viņi tā dara, ir pielikt klāt vēl kaut kāda konteksta informācija, kas ir domāta pat ne tikai profesionāļiem, bet Eiropas Savienības fondu informācijas gardēžiem. Un dažkārt, un kas arī ir lieliski, Finanšu ministrija ir pēdējos gados ir mēģinājusi ar šādu informāciju dalīties arī ar ministru kabinetu un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomes NVO pārstāvjiem, prezentējot šo informāciju īpašās sēdēs, kas arī ļauj plašākam nevalstisko organizāciju lokam saprast, kas īsti notiek, ne tikai uz jau ieplānotajām programmām, bet arī naudas pārlikšanām uz jaunām vajadzībām. Un, ja jums interesē sīkāk šis jautājums par to, kā nevalstiskās organizācijas var iesaistīties un kā tās ir iesaistījušās šajos uzraudzības procesos un arī
jaunu vajadzību pieteikšanas procesos, tad es silti aicinu jums būt pāršķirt 7. nodarbību un apskatīties par šiem jautājumiem vēl detalizētāku ieskatu, bet ar to tad mēs noslēdzam šo 4. nodarbību.